Šovakar gatavojamies Svētās Trīsvienības svētkiem, kuri būs rīt, un jau sākam ar vigīliju, un esam pašlaik Purciemā, Rīgā, Svētās Trīsvienības baznīcā, kur būs rītā arī arhibīskapa vizitācija. Un zinām, ka šeit ir viena no lielākajām altāra gleznām Latvijā, un šeit ir arī attēlots brīdis, kad Jēzus tiek kristīts. Un tas ir viens no retajiem brīžiem Bībelē, kur ir ļoti skaidri uzsvērts tas, ka visa trīsvienība ir kopā. Jo pats vārds trīsvienība Bībelē neparādās, bet Jēzus kristības brīdī ir minēts gan pats Jēzus Kristus, kurš tiek kristīts, Jānis Kristītājs viņu krista Jordānas upē, un nolaižas svētais gars paložu veidā, un no debesīm atskan Tēva balss. Šis ir mans mīļais dēls, viņu klausiet. Un tādējādi mēs varam teikt, ka kristības brīdis ir arī tas brīdis, kad mēs Svēto Trīsvienību ļoti skaidri varam uztvert, ka viņi darbojas kopā. Un rīt klausīsimies arī evaņģēlija lasījumu par to, kā Jēzus sūta mācekļus kristīt, mācīt un kristīt, ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Un tieši kristību formula ietver trīsvienību, šīs trīs personas. Un, kā teicu, tātad Bībelē pats vārds trīsvienība nav minēts, un arī trīsvienības dogma nav tik skaidri uztverama uzreiz no dažādiem Bībeles citātiem, bet šī dogma, ja patiesības formulējums, ir veidojies pakāpeniski pirmajos kristietības gadsimtos, kad bija baznīcai jācīnās pret dažādām maldu mācībām, jeb herēzēm, jeb ķecerībām, lai mēs skaidri varētu noformulēt, kam tad mēs ticam. Un tāpēc arī izveidojās tāda īpaša terminoloģija, personas, tātad Tēvs, Dēls un Svētais gars, tad starp viņām ir attiecības. Un pats galvenais tomēr mums ir nonākt līdz tam, ka trīsvienība mūs aicina ieiet viņu dzīvē, viņu komunikācijā, viņu draudzībā, viņu savstarpējā mīlestībā. Jo trīsvienība ir kaut kas ļoti dinamisks. Tas ir viens Dievs, bet trijās personās, un Tēvs, kurš dzemdina Dēlu, Svētais gars, kurš iziet no Tēva un Dēla, un tā ir viņu mīlestība. Lai Dievs arī mums palīdz šajā lielajā svētku dienā iedziļināties trīsvienības noslēpumā, un lai mēs varam visu dzīvi būt trīsvienības draugi, būt viņu iekšējās attiecībās arī paši.